presē atpakaļ stupicā. Ja to dara vienkārši ar presi iespiežot iekšā, kā lielākoties to dara, tad tas gultnes nekalpos, jo viss spiediens iet caur lodītēm uz ārējo gultņu daļu, un caur lodītēm presējot iekšā, caur gultņu lodītēm presējot gultni, tiek sabojāta ārējā bojuma, un respektīvi gultnis diezgan ātri beigsies. Tāpēc mēs atkal ņemam palīgā šo ten instrumentu un skatāmies. Mums ir gultnis jāpresē iekšā, spiežot aiz šīs ten ārējās daļas gultni, nevis caur iekšējo daļu. Tāpēc mums ir vajadzīgs šāds instruments. To es parādīšu. Mēs ņemam šādas ten detaļas, jo vēl ir pats interesantākais, ka tas gultnis sēžā ir dziļāk nekā šī ten daļa. Respektīvi, viņš nevis ir jāiespiež vienā plaknē, bet viņš ir jāiespiež vēl dziļāk. Un ja mums nav šādas ten detaļas, tad mēs to fiziski nevaram izdarīt. Tāpēc mēs ņemam gultni, montējam šādu.